lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju, lai tie stājas visapkārt kā sardzē, lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs. Tad, kā ozoli būs mūsu vīri, tad ozols tautumā augs mūsu dēli, tad pēc vēlreiz 100 gadiem jau varēsim Jāņu vainagu svīt. Lai līdz ozoliem aug mūsu spēks, lai līdz ozoliem sakuplo mūsu dzimtes, lai līdz ozoliem Latvija tiec augšup, lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks. Tā dzejniece Māra Zālīte. Šā gada 4. maijā notika Latvijas valsts 100-gada svinība atklāšana, kad Latvijas pierobežā satikās cilvēku roku un gara spēks akcijā Apskauj Latviju, gar Latvijas robežu stādot 100-gadas ozolus. Šeit es atrodos Suitu novadā Jūrkalnē, brīnišķīgajā akcijā, kas ir uzsākusies 4. maijā, šodien uzsākot Latvijas valsts 100-gadas svinības, stādot ap Latvijas robežu veselus 100 ozolus. Šī akcija ir Iekšlietu ministrijas iniciatīva, ko realizē pašvaldības apkārt, kas atrodas visai Latvijas robežai, īpaši uzsverot tos punktus ziemeļaustrumi, dienvidi un rietumi. Akcija Apskauj Latviju vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību, izveidot garīgumu sārdzi iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežu teritorijās. 4. maijā pie Latvijas robežas esošo 45 pašvaldību teritorijās tika stādīti ozoli, kam bija pievienota īpaša norāde, kas apliecina, ka tas ir Latvijas 100-gadas ozols. Tā ir ārkārtīgi liela atbildība, un es nemaz tā nezinu tā, ko mēs tā īsti esam uzņēmušies. Es tik tā sāku apjaust, ka tā nav nekāda joka lieta. Tā mēs, ja neizdarīsim to, ko mēs te esam apliecinājuši, tad būs kauns pa visu ģimeni, visā Latvijā. Tā ir tā cilvēka pašapziņa un tas lepnums par to, ka mums tas ir vispār uzticēts un lepni par to, ka tas notiek te Jūrkalnē. Un jā, mēs esam spējīgi ar to visu tikt galā. Ne jau velti saka, kad ar tiem suitiem kaut kā grūti. Nu kā grūti? Ir vienkārši jāmīl savu zemi, kā to mīl suiti, un viņi nekad neļaus nevienam kāpt uz galvas. Viņi ir ļoti viesmīlīgi, viņi ir ļoti draudzīgi, bet tikai neaiztieciet viņus tur, kur nevajag. Lieli svētki. Es jūtos tā kā krustmāte tiem jauniestādītajiem ozoliņiem, un man gribas vēlēt, lai tiešām viņi kuplo 100 gadus un 1000 gadus, un lai vienmēr putni tur bija ligzdas, un lai Jāņu dienā meitām vienmēr pietiek lapas, ko pīt Jāņu vainagus. Un ļoti jauki ir arī Ojārs Vācietis par mīlestību teicis: basām kājām dvēselīte. Rasus rītā iznāk skatīties, kā mazai zīlei milzīgs ozols iznāk. Nav ne lielu, nav ne mazu šajā dzīvē. Iznāk, ja ir liela mīlestība, tad viss lielais iznāk. Basām kājām mīlestība acu zilgmē iznāk, lai ne pašam, bet lai tavai dzimtai zemē iznāk. Ja nav citam, tad nav pašam mīlestības. Iznāk, ja ir sirdī labā gaisma, tad viss mīļais iznāk. Lai viss mīļais jums iznāk. Mēs braucot pa novadiem, viens otram WhatsAppā sūtam šīs akcijas dalībnieki un organizatori gan bildes, gan arī tādas emociju uzplūdus. Un brīžiem pilnīgi asaras sāk virt, tāpēc ka liekas, ka šobrīd Latvijā tas emocionālais pacēlums ir ārkārtīgi augsts, liels. Un tā mērķtiecība, ar kādu Latvija šodien tiek mīlēta, un tā tiks mīlēta arī no šī brīža vēl vairāk un vēl vairāk un vēl vairāk, ir tik liela, ka to droši vien var just arī kosmosā. Pērn aizsākām lielisku tradīciju.
To turpinām arī šogad. Baltā galdauta svētki. Tas ir veids, kā svinēt Latvijas 2. dzimšanas dienu, mūsu pārdienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena, kad izvēlējāmies brīvību, pateicām par grāmatām, kas drīkst būt mūsu grāmatplauktos, par mūsu draugiem no visas pasaules, par brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai.